Aktīva sabiedrība sadales tīkls līdz 2033. gadam plāno attīstībā investēt vairāk nekā 1,3 miljārdus eiro. Kur tieši plānot šos līdzekļus ieguldīt, esam ieradušies aprunāties ar Aktīva sabiedrības sadales tīkls valdes locekli un attīstības direktoru Vīgantu Radzeņu. Vīgant, kuri šobrīd ir tie darbi, kuri būtu jāveic visātrāk, kuri jāiegulda nauda visstraujāk? Nu jā, kā jau minēju, mēs ļoti liels investīcijas plānojam. Turmākos 10 gadus šis attīstības plāns ir saskaņots, un tur ir vairākas būtiskas programmas, kuras mēs šobrīd attīstām. Elektrotīkla drošība un drošums, kas ir tāda būtiska lieta, lai arī uzlabotos tīkla kvalitāte, jaudu pieejamība, un tie ir būtiskākie. Protams, tur ir citas programmas, kā nekustamā īpašuma attīstība, efektivizēšanās padarīšana, ilgspējīgāku, speciālā transporta programmas, jā, nu daudz dažādas pozīcijas. Kopumā pa 10 gadiem šī nauda ir attīstībai paredzēta. Kādi projekti paredzēti šogad, nākamgad? Šogad būtiskākie ir, mēs pārbūvējam vairākas transformatoru apakšstacijas. Kopā ar augstsprieguma tīkliem mēs izdarām savu daļu, viņi izdara savu daļu, jā, tādējādi palielinām konkrētās vietās, tur Ērgļi, Žūkste, Valmiera nākošais gadu, jā, mēs palielinām transformatoru apakšstaciju jaudas, līdz ar to var pieslēgties jauni lietotāji, var veidot rūpnīcas, tur tā tālāk tā joprojām. Ja. Tie ir tie būtiskākie šobrīd. Jā, minējāt tieši arī šīs jaudas, jo katru gadu vien palielinās arī atjaunojamās enerģijas ražotāji, kuri vēlas izmantot jūsu pakalpojumus. Cik izaicinoši ir šī problēma, vai to var nosaukt par problēmu, ka vien vairāk šie spēlētāji? Ja mēs raugāmies un sadalām tās atjaunojamās enerģijas ražotājas, teiksim, tādos vairākos segmentos, tad, protams, ka pirmais, kas mums ienāk prātā, ir tieši mikroģeneratori. Un tur mēs esam darījuši ļoti labi, ja, tur mums ir bijuši vairāk kā 25,000 pieteikumu, ja, un apmēram tikai 1% gadījumu mums ir nepieciešama tīkla pārbūve. Ja. Pārējos gadījumos mēs tehniskos noteikumus izsniedzam dienas laikā, un tur cilvēki var uzreiz darboties un ierīkot savus mikroģeneratorus. Attiecībā uz saules parkiem, ja, saules elektrostacijām, tur nedaudz savādāk, ja, tur, protams, kad ir lielāka projekti, ja, atkarībā no kāda tipa stacija, ja, mums šobrīd lielākā, kas ir pieslēgta tuvu pie 10 megavatiem, lielākās, kas būs mūsu tīklā, būs līdz 15 megavatiem, ja, pēc tam jau sākās stacijas, kuras tiek pieslēgtas augstsprieguma tīkliem. Nu, tad šajā gadījumā tur ir, protams, ka divas sadaļas. Viena ir tās investīcijas, kas ir pieslēguma veidošanā, kas ir mūsu atbildībā, ja, un kur mēs tā kā aktīvējam uz priekšu, ja, un raugāmies, lai šīs stacijas būtu laikā no mūsu puses izbūvētas, un arī otra puse, kas ir uzņēmējiem, ja, kur viņš, teiksim, šos pašus paneļus, inventorus un tādā veidā to savu dārziņu iekārtot. Arvien šis pieaugušais šo saules vējparku izmērs rada problēmas. Mēs skatāmies citu valstu piemēru, Dānijā ir pat 300 megavatu saules parki. Latvijā varbūt nekluži tādu kāds domās attīstīt, bet ja nu tomēr kāds... Mums šobrīd kopējais apjoms ir 300 megavatu saulē. Un, protams, ka tas ir viens no jautājumiem, par ko ir jādomā, kādā veidā sabalansēt šo enerģijas ražošanu, pārvadi, uzkrāšanu, ja, un te arī šobrīd ir vairākas tehnoloģijas, kas attiecās, kas ir tieši tādā starta brīdī, ja, kaut vai dažādi veidi baterijas, ja, kur izmaksas varbūt šobrīd ir augstas, ja, bet, kā redzams, tur viņas, nu, tā kā tas vilnis veļās uz priekšu, ja, un viņas kaut kādā brīdī paliek lētāks, ietilpīgāks, un tajā brīdī, ja mēs, teiksim, saliekam to jau parkā klāt, pieliekam arī bateriju uzkrāšanas tehnoloģiju, ja, tad, protams, tas parks uzreiz, nu, to savu dzīvību pavelk tā kā ilgāk, ja. Tas nav neražo tikai tad, kad saule spīd, ja, un tā saule spīd visiem, ja. Bet mēs varam pavilkt višķiņ ilgāk to periodu, ja, varam nodot tīklā vakarpusē, ja, tādā veidā to izlīdzināt, to enerģijas plūsmu.